Parunāt. Padusmoties. Un arī parunāt. Tā kā mēs apzināmies, ka nu jau jūs mūs vairs nevarat sodīt, tad jāatzīstas, ka visi šie smieklīgākie brīži un frāzes, kas izskanējuši no jūsu mutes stundu laikā, ir glīši pierakstīti kladītē. Protams, paldies arī par to, ka jūs pildījāt savu misiju. Pārlasot šo klādi, mēs sapratām, ka tās ir lieliskas atmiņas un mirkļi. Jā, viens no lieliskākajām skolas atmiņām veidojāt jūs, brīžos, kad nekautrējāties izteikt savus domas un vai izspērt kādu ašu joku. Paldies jums par šīm atmiņām. Paldies, ka zinu un zināšu pakāpes līdz kapa malai un reizrēķini jebkurā nakts laikā. Paldies par lieliskajiem piemēriem latviešu valodā un par to, ka izlasot lugu Minhauzena precības, ieguvām jaunus žargonus, ko sekmīgi pielietojam arī ikdienā. Спасибо вам за то, что я могу сказать спасибо. Thank you for believing in us. Paldies par ehtīgi nešpat no vielu izņemšanu drakoniskā ātrumā. Vārdu sakot, jūs mums paliksiet atmiņā ar visu labo, skaisto, jautro un varbūt pat nepareizo, kas mums kopā tika piedzīvots. Paldies jums par to. Jūs zinat, ka esat paši labākie. Šī gada absolventa klases ir mūsu muzikālāko skolotāju Dinas un Sarmītas bērni, un tāpēc pats par sevi saprotams, ka viņiem šodien būs pavairāki muzikālie priekšnesumi. Un nākošo dziesmu es gribētu tomēr pieteikt, jo speciāli skolotāji jums šī dziesma ir rakstīta, speciāli mūzika, speciāli vārdi, un vārdu autors ir 9. A klases skolēns Rihards. Rihard, nāc nu priekšā, es tev arī iedošu kādu priekšu. Un tagad, lai skan viņu pašu sacerētā dziesma, lūdzu. Deviņas
jūsu visdārgāko dokumentu, kuru glabā jūsu vecāki, viņi saņēma tad, kad jūs piedzimāt. Tā ir dzimšanas apliecība. Bet pašu pirmo svarīgo jūsu mūža izglītības apliecību saņemsiet jūs šodien par pamatskolas beigšanu. Par pamatskolas beigšanu pašu padarītu darbu. Dodu vārdu direktora vietniecei izglītības jautājumos Līgai Strausai. Pamatojoties uz vispārējā izglītības likuma 39. panta 1. daļu un valsts pārbaudes darba rezultātiem, apliecību par pamat izglītību un sekmju izrakstu izsniegt 55 Ikšķiles vidusskolas 9. klases skolēniem. 9. A klase. Ahmada Jalda Elda, Aniņš Rihards, Ašmane Karīna, Avotiņa Linda, Bitāns Jēkabs, Briģis Roberts, Brūmelis Mārtiņš, Bucens Reinis, Doveiks Kristaps, Dubra Ralfs, Glīzde Emīls Roberts, Juršelska Beāte, Krastīņš Kaspars, Krauze Mārtiņš, Kreitsberga Ieva, Krinbergs Ģirds, Leiboma Zane, Meļņiks Jānis, Puduls Rihards, Pureniņš Edgars, Rītere Inga, Robežnieks Andris, Rošāne Lūcija, Svetlaus Andrejs, Vilciņa Sanda, Zvaigzne Rolands, Žukovskis Toms. 9. B klase. Alksne Kecija, Boltā Diāna, Brasava Maija, Dāle Edijs, Dervenieks Armands, Dzirkalis Pāvils, Groznovs Sandis, Jodviršis Jorens, Kapeika Zane, Kromāns Roberts Ralfs, Liepiņš Alberts Jānis, Liniņa Asnate, Ločmane Jolanta, Miglāns Renārs, Neilands Kārlis, Nežborts Emīls, Odiņa Zane, Ošaniece Nelda, Rābe Elza, Sauka Linda, Straupmanis Toms, Teivens Jānis Jēkabs, Tulmane Tija Grēta, Velberga Dace, Vikmanis Ričards, Voskresenska Karīna, Zālītis Gints, Žūriņš Raitis, Ikšķiles vidusskolas direktore Laima Kalniņa. Un nu ir pienācis tas laikam viss nozīmīgākais brīdis jums pašiem. Pirmie apliecības saņems absolventi, kuru apzinīga attieksme pret mācībām ir vainagojusies ar vislabākajām sekmēm. Un Ikšķiles novada dome viņiem ir piešķīrusi arī nelielas īpašās balvas. Apliecību saņem Beāte Jurševska. Apsveicējiem tiks dot vārds. Tija Grēta Tolmane. Toms Žukovskis. Gins Zālītis. Nelda Ošaniece.
Lūdzu, vārds apsveicējiem. Jolanta Ločmane. Sanda Vilciņa. Jānis Jēkabs Teivens. Linda Avotiņa. Alberts Jānis Liepiņš. Un Rihards Aniņš. Lūdzu, vārds apsveicējiem.